Kā koplietot bērna profilus starp dažādām Milī ģimenēm? Gadījumos, kad divi pieaugušie vēlas koplietot vienu bērna profilu dažādās ģimenēs, bet nevēlas būt vienā ģimenē, ir iespēja pievienot bērna profilu divām ģimenēm. Pirms mēs parādām, kā to izdarīt, lūdzu, ņemiet vērā. Katram bērna profilam platformā ir viens pieaugušais lietotājs, kuram ir bērna profila datu pārvaldnieka tiesības. Datu pārvaldnieks ir tas, kurš saņems pieprasījumu apstiprināt vai noraidīt bērna profila pievienošanu citas ģimenes kontam. Kad jūs kā datu pārvaldnieks pieņemsiet šo pieprasījumu, jūs nevarēsiet turpmāk atsaukt šīs tiesības vai noņemt bērna profilu no citas ģimenes, ar kuru esat piekritis to kopīgot. Tikai otras ģimenes administratoram būs tiesības noņemt šo bērnu no ģimenes konta. Jums kā datu pārvaldniekam būs ekskluzīvas tiesības pārvaldīt bērna profila datus. Pēc noklusējuma otra ģimene redzēs tikai bērna profila datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu un informāciju par izglītību, taču nevarēs pārvaldīt šos datus. Citas ģimenes varēs redzēt arī informāciju par bezmaksas pierakstiem, piemēram, bezmaksas ēdināšanu skolā, tostarp kalendāru pasākumiem, taču bez tiesībām pārvaldīt šos kalendāru pasākumus. Ja piešķirat bērnam piekļuvi platformai, šis bērns varēs redzēt visu savu pierakstu informāciju visās ģimenēs. Lai koplietotu bērna profilu starp ģimenēm, citas ģimenes administratoram, kurā vēl nav bērna profila, jāiet uz ģimenes konta sadaļu ģimene, jānoklikšķina uz pogas pievienot lietotāju un jāizvēlas opcija pievienot bērnu, pēc tam jāievada precīzu šī bērna personas informāciju. Ja dati ir pareizi, sistēma sniegs paziņojumu par pieprasījumu nosūtīšanu bērna datu pārvaldniekam. Bērna datu pārvaldnieks saņems elektroniskā pasta vēstuli ar informāciju par pieprasījumu un viņam būs jāveic darbība Milī kontā, lai to apstiprinātu vai noraidītu. Ja datu pārvaldnieks atteiks, platforma Milī neatklās, kas ir datu pārvaldnieks pieprasītājiem. Ja atļauja tiks piešķirta, bērna profils nekavējoties parādīsies ģimenē, kas pieprasīja piekļuvi.